Vēlreiz piecelties kājās un nolasīsim divus pantus šodienas, kas būs no 2. Timotejam 3:16. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Debes Tēvs, paldies par šo brīdi, kurā mēs varam iepauzēt savā nedēļas skrējienā. Varam atnākt uz dievkalpojumu, kurā Tu, Dievs, kalpo mums. Un tā ir mana lūkšana, Kungs, ka Tu kalpot mums arī šajā brīdī caur savu vārdu. Mēs ticam, ka tas ir dzīvs, ka tas ir spēcīgs. Un šodien īpaši mēs vēlamies domāt par to, kāds tas ir un arī kā tas attiecās uz mums, kā mums vajadzētu attiekties pret Tavu vārdu. Es lūdzu, Kungs, ka Tu varētu mūs katru uzrunāt tā, kā Tu to vēlies. Mēs katrs nākam no citas situācijas dzīvē. Katrs mēs savā ticības ceļā esam kādā atšķirīgā posmā. Un lūdzu dod, Kungs, ka Tavs svētais gars varētu mūs katru uzrunāt tādā veidā, kā Tu to vēlies. Ka Tu varētu arī varbūt mazliet ar to Dieva vārda zobenu kaut kur varbūt iedurt arī, kur varbūt mazliet sāp, bet kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu mainīt savā dzīvē pirmkārt savu attieksmi un pēc tam arī savus darbus. Jā, Kungs, lūdzu runā Tu caur savu vārdu. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu sēdieties. Bija kāds laiks, kad šāda pulcēšanās, kādā jūs šodien esat, varēja maksāt brīvību. Un nevis kāda nozieguma dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka cilvēki bija sanākuši kopā, atvēra Bībeli un skaidroja to. Mēģināja saprast, kas tajā ir teikts, ko no tās mācīties. Tas notika 17. gadsimta Anglijā, kurā likums noteica, ka nedrīkst vairāk par 5 cilvēkiem pulcēties ārpus valsts baznīcas. Tas bija nelikumīgi, tas bija likuma pārkāpums, un par to cilvēkus lika cietumos. Mācītājs ar varu izdzina no kancelēm, draudzes izklīdināja, ģimenes sodīja ar bargiem naudas sodiem, un daudz cilvēku pat zaudēja visu. Viens tāds vīrs bija Džons Banjens, par kuru jūs varbūt esat dzirdējuši, kurš ir autors 2. ietekmīgākajai grāmatai kristiešu repertuārā. Grāmata, kuru jūs iespējams arī esat daudz lasījuši, Svēceļnieka taka. Šo grāmatu man uzdāvināja pēc pirmā mūsu dievkalpojuma kāds apmeklētājs, un viņš pavadīja 12 gadus cietumā, kurā viņš starp citu uzrakstīja šo grāmatu tieši šī iemesla dēļ, jo viņam bija 12 gadi jāpavada aiz restēm. Un par ko viņš tika iesēdināts? Par to, ka viņš sludināja evaņģēliju ārpus valsts baznīcas, kas bija anglikāņu baznīca tajā laikā. Un šādā veidā cieta tūkstošiem mācītāji, par to, ka viņi nepārstāja sludināt evaņģēliju. Un tad šajā drūmajā laikā, spiediena apstākļos, slepenībā, pagrīdē, ar cietuma draudiem, kā tādu dāmokla zobenu virs galvas, kāda mācītāja grupa sanāca kopā un rakstīja. Rakstīja un rakstīja. Un tad, kad viņi bija pabeiguši rakstīt, viņi pat neuzdrošinājās parakstīties, jo šim darbam bija jāpaliek anonīmam. Tas, ko viņi uzrakstīja, vēlāk kļuva pazīstams kā 1899. gada Londonas baptistu ticības apliecība. Bet todien bija tikai 1677. gads. Kad šie vīri bija pabeiguši šo darbu, tas kā kluss dokuments tika nodots no rokas rokā, no draudzes draudzēji.
Un viņi šo ticības apliecību veidoja kā pamatu tam, ko nozīmē bibliska mācība, ko nozīmē apustuļu mācība, ko nozīmē tā veselīgā mācība, par kuru Bībele pati runā. Ko nozīmē šāda mācība laikā, kad apkārt valdīja Romas katoļu baznīcas dogmas, cilvēku tradīcijas. Un šie mācītāji apzinājās, ka draudzi ir jāsargā. Un labākais veids, kā sargāt draudzi, ir ļaut Jēzum to darīt. Jēzum, kurš vienmēr ceļ savu draudzi uz Dieva vārda klints. Un tad, ja viņa būs uz Dieva vārda klints celta, tad elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tādēļ šie vīri šo ticības apliecību neatklāja ar tēmām kā draudze vai glābšana vai Dieva īpašības. Bet pirmā nodaļa tika veltīta svētajiem rakstiem. Jo viņi saprata to, ko mēs šodien esam reizēm ātri un viegli aizmirsuši, proti, ka ja tu pazaudē sēklu, tad tu pazaudē visu. Ja tu pazaudē Dieva vārdu, tu pazaudē visu. Nav svēto rakstu, nav skaidra evaņģēlija. Nav svēto rakstu, nav drošas pestīšanas vēsts. Nav svēto rakstu, nav autoritātes. Paliek tikai cilvēku viedokļi, tradīcijas un tāda garīga migla, kurā cilvēks dzīvo un maldās. Bet tad viss mainījās. 1688. gadā Dievs pagrieza vēstures gaitu. Notika tas, ko Anglijā sauc par The Glorious Revolution, diženā revolūcija, kuras laikā tika noslēgts tolerances akts, kas bija ļoti liels pagrieziens ne tikai Anglijā, bet Eiropā un pasaulē tam, ka tika iedota lielāka reliģiskā brīvība, ar kur arī protestanti varēja sākt brīvā veidā izdzīvot savu ticību. Un tā 1689. gadā pirmo reizi šīs draudzes varēja iznākt gaismā. Slēpšanās laiks bija beidzies, klusēšanas laiks bija beidzies. Un pasaulē atskanēja 1689. gada Londonas baptistu ticības apliecība. Un tas mūs aizved atpakaļ uz šodienu, kur mēs dzīvojam tik labos apstākļos, ka mēs varam novērtēt, ka mums ir Bībele. Man stāv Bībele uz galda, jums ir Bībeles kādiem līdzi. Jums pat telefonā ir ar 1, 2 pirkstu spiedieniem atverama Bībele. Mēs varam novērtēt to, ka mēs to varam brīvā veidā skaidrot. Un to, ka valsts mums neliek kaut ko noklusēt vai pielikt klāt, lai saskanētu ar tradīciju. Vēl tas nenotiek. Ir valsts mums apkārt, kurās tas jau notiek atkal. Kurās to nevar tādā brīvā veidā darīt. Un vēl mēs varam novērtēt to, ka mums ir pieejams šis klusais dokuments, kas ir tapis ciešanu laikā, šis apkopojums, kas ir kļuvis reformētiem baptistiem par ticības apliecību līdz pat šai dienai un visā pasaulē. Dzirdot gadskaitli 1689, varbūt kādam liekas, tur tāda vecuma piegarša. Var rasties iespējas, ka tas ir kaut kas tāds supervecs, kāds novecojis dokuments, vai tiešām no tā laika ņemot līdz šodienai pagājuši 330 plus gadi, tiešām tas joprojām var būt aktuāli. Tomēr, cik tas ir mūsdienīgi aktuāls, man atklāja kāda mūsdienīga metode. Pirms pāris mēnešiem man bija iespēja apmeklēt kādu konferenci par mākslīgo intelektu Amerikā, San Francisco, Berkeley universitātē, kas principā ir mākslīgā intelekta šūpulis.
Un kamēr es tur biju, man bija saraksts ar kādu cilvēku par ticību, par konfesijām. Un tā kā es biju šajā mākslīgā intelekta vidē, es domāju pajautāt mākslīgam intelektam, zinot visu, ko tu zini par Bībeli un zinot visu, ko tu zini par visām kristīgajām konfesijām, par viņu mācību. Kura, tavuprāt, ir Bībelei vistuvākā, ja tu neskaiti tradīcijas pieaukumu? Tad atņem nost visu, ko tradīcija ir pienesus klāt un ņem tikai par pamatu Bībeles tekstu 66 grāmatas. Un pirms varbūt kāds pasmīn par to, kad, Markus, mākslīgais intelekts tiešām. Tu vari mīlēt vai ienīst mākslīgo intelektu, bet tas, ko tu nevari noliegt, ka tas ir ļoti spējīgs analizēt datus tieši šādā veidā. Kā piemērs, nesen Ķīnā notika sacensības, kurās pāris mākslīgo intelektu modeļi stājās pretī pāris ārstiem, kuriem abiem iedeva simptomu aprakstu kādai ļoti sarežģītai retai slimībai, lai noteiktu diagnozi. Ārstiem tas prasīja 11 minūtes. Šiem mākslīgā intelektu modeļiem dažas sekundes. Un tas noteica pilnīgi precīzu diagnozi. Un tā es pajautāju mākslīgam intelektam ChatGPT, kura konfesija tikai ņemot par pamatu Bībeles tekstu ir vistuvākā tam, ja mēs noņemam nost tradīciju. Un tas man izmeta reformētie baptisti. Un ar atsauci uz šo 1689. gada ticības apliecību. Protams, es apzinājos, ka šis ChatGPT mani pazīst no iepriekšējām sarakstēm. Tādēļ es biju šajā konferencē un es tur uzzināju par citiem modeļiem, kurus šie eksperti lieto. Un es izlēmu pajautāt šiem pārējiem un visi 4 lielie modeļi. Kā viens atbildēja reformētie baptisti. Un visi kā viens atbildēja, ka šī 1689. gada ticības apliecība ir vistuvākais skaidrojums tam, par ko Bībele runā, par ko runā Bībeles teksts. Viņa skaidrojums bija tāds, ka tieši šie 2 vārdi, reformētie un baptisti, vislabāk raksturo to, kādēļ tas ir vistuvākais Bībeles tekstam. Proti, reformētie nāk no reformētās teoloģijas, kas ir teoloģija par to, ka Dievs ir suverēns, kas šo mākslīgā intelekta prāta aizņem ap 30 līdz 40% no jaunās derības teksta. Tas nozīmē, ka ja mācītājs tiešām būs uzticīgs Dieva vārdam, viņam būtu katrā 3. svētdienā jārunā par Dieva suverenitāti, par to, kā Dievs izredz cilvēku glābšanai, par to, kā Dievs iepriekš zina, ko viņš dara cilvēku glābšanas ziņā. Un tad otrs vārds – baptisti. Viņa prāt vienīgais kristība veids, kuru Bībele var pamatot tieši no Bībeles bez tradīcijas pieauguma, ir ticīgo kristība, nevis bērnu kristība. Un tā, lai gan šis 1689. gads ir no senas pagātnes, tomēr nākotnes tehnoloģijas to pārliecinoši atzīst par visprecīzāko atspoguļojumu Svēto rakstu mācībai. Kādi ienīst mākslīgo intelektu un tāpēc visu šo daļu, ko es tikko teicu, jūs varat arī ignorēt, ja jūs vēlaties. Bet ar to es gribēju pateikt, ka šis senatnīgums nenozīmē to, ka tas ir novecojis dokuments, bet tas nozīmē to, ka mums ir pamats izstrādāts, uz kura mēs varam atsaukties vienlaikus Bībeli, turot kā to augstāko vienīgo autoritāti. Arī mūsu draudze, kā reformēto baptistu draudze, balsta savu izpratni uz šo 1689. gada ticības apliecību. Un tādēļ, kā jau arī Sergejs minēja, no šodienas mēs vēlamies sākt tādu sēriju, kurā mēs iziesim cauri šai ticības apliecībai. Ja Dievs ļaus visām 32 nodaļām, katra nodaļa vienā svētdienā.
Un, protams, pa vidu būs kādas svētku dienas, un tāpēc būs arī kādas pauzītes, bet citādi mēs plānojam turēties pie šī ceļa, iziet tam cauri. Un ceturtdienās mēs sāksim arī šīs bībeles studijas, tepat kā jau arī atskanēja no pulksten 7:30 līdz 9:00, kurā mēs arī tad padziļināti par to nodaļu arī paskatīsimies, par kuru mēs esam izgājuši cauri svētdienām. Un es ticu, ka šis būs tāds kurs, kas mums ļoti palīdzēs pašiem nostiprināt ticību. Nevien kā reformētiem baptistiem, bet mums kā kristiešiem, jo mēs iziesim cauri visām tam lielajām tēmām, par kurām Bībele runā. Tu vari uzdot sev jautājumu, kad tu pēdējo reizi esi izgājis kaut kādu tādu kursu, kurā tu tā visaptvaroši apskaties uz Bībeli. Varbūt alfa kurs kādam ir bijis. Tādēļ es iesaku to katram, kurš plāno kļūt par daļu no mūsu draudzes, kura vēl tikai ir dibināšanas procesā. Un arī šodien es uzlikšu uz ekrāna mazu QR kodu, kurā jūs varat, ja jūs gribat noskanēt un atvērt pirmos nodaļas pilno tekstu. Jo es šodien svētdienā neiešu cauri, protams, visam tur tekstam. Mēs šodien apskatīsim pirmo nodaļu, kas ir par svētajiem rakstiem. Un mēs nestudēsim svētdienās šo dokumentu, mēs studēsim Bībeli, bet par to tēmu apskatot arī tad būs kādi atsevišķi panti, kurus mēs vienkārši uzliksim uz ekrāna, lai redzētu arī, kas ir rakstīts šajā dokumentā un kā tas tiek izskaidrots tur. Šodien arī es nelasīšu visu šo nodaļu, es izcelšu kādus 4 punktus, bet par pamatu ņemšu mūsu tekstu, kuru es lasīju ievadā no 2. Timotejam 3. Un tā kā šodien ir tagad bijis tāds garāks ievads šai pirmajai daļai, tad pārējā daļa būs mazliet īsāka varbūt nekā parasti. Nu tātad mēs varam apskatīties 4 punktus, kuri visi ir izcelti šajā pirmajā nodaļā, bet kuri parādās arī mūsu šodienas tekstā. Un pirmais punkts ir iedvesti. Tad šie 4 punkti atbildēs uz jautājumu, kādi ir svētie raksti. Kādi ir svētie raksti? Un pirmais punkts tie ir iedvesti. Tad mēs šeit redzam, visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Pāvils raksta šo savam māceklim, savam kalpošanas pēctecim Timotejam, un viņš kā pamatu akmeni tam, ko viņš grib iedot līdzi šai nākamajai paudzei, ieliek svētos rakstus. Jau iepriekšējā pantā viņš uzsāk šo domu. Mēs varam apskatīties iepriekšējo pantu 15. Kur viņš saka, tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Tad svētie raksti ir kā atslēga visai kalpošanai. Tie ir pašos pamatos visam, kas ir saistīts ar kristētību. Tie ir tik nenovērtējami svarīgi, ka tie pat aizved līdz pestīšanai, līdz pat cilvēka glābšanai. Un tad tālāk Pāvils saka šodienas šos vārdus, visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Lūk, kādēļ tie ir tik spējīgi aizvest līdz glābšanai, jo tie ir Dieva iedvesti. Arī mūsu ticības apliecība to saka pašā pirmajā pantā, kur ir teikts tā, svētie raksti ir vienīgā, pietiekamā, drošā un nekļūdīgā norma visām glābšanas zināšanām, ticībai un paklausībai. Kādēļ? Jo tie ir Dieva iedvesti. Ko nozīmē vārds iedvests?
Grieķu tekstā, oriģināla tekstā, tas nozīmē izelpots. Izelpots. Visi šie raksti ir Dieva izelpoti. Dieva izelpoti. Patiesībā angļu tulkojumā tā arī ir pateikts. All scripture is breathed out by God. Visi šie svētie raksti ir Dieva izelpoti. Un mūsu ticības apliecībā par to arī runāts ir par to, ka svēto rakstu autoritāte, kurai pienākas ticēt, nav atkarīga ne no viena cilvēka vai draudzes liecības, bet vienīgi no Dieva kā to autora, kurš ir patiesība pats par sevi. Tāpēc to pienāks pieņemt, jo tas ir Dieva vārds. Tas ir Dieva izelpotais vārds, tādēļ tā ir autoritāte. Un reformācija nodefinēja tādu principu, ko sauc par sola scriptura, ka vienīgi svētie raksti ir noteicoša autoritāte. Te var būt citas autoritātes, bet svētiem rakstiem ir jābūt augstākai autoritātei, vienīgai augstākajai. Tas tika nodefinēts kā protests pret Romas katoļu baznīcas nostāju, kur teica, skriptūra jā, bet sola nē. Svētie raksti jā, mēs, protams, pieņemam viņus, bet nē, viņi nav vienīgie augstākie. Turpat ir pāvesta autoritāte, ir visi baznīcas tēvi un tūkstnešu tēvi un visi svētie. Un to visu kopā mēs saucam par tradīciju. Un ka tas ir arī jāņem vērā un tas ir vienlīdz svarīgi kā Bībele. Bet vai pāvesta elpa ir Dieva elpa? Vai baznīcas tēva elpa ir Dieva elpa? Vai svēto elpa ir Dieva elpa? Pāvils tikai par svētajiem rakstiem saka, ka tie ir Dieva izelpoti. Tāpat kā cilvēks nevar runāt neizelpojot, neizpūšot elpu, arī Dieva elpošana ir kā apliecinājums, ka te tiešām runā viņš. Un ja Dievs ir runājis, tad ignorēt viņu ir bīstamākā lieta, ko cilvēks var darīt savā dzīvē. Pasaule ir vienkārši pārpludināta ar neskaitāmiem viedokļiem, ar personīgām atklāsmēm, Dievs man teica, ar podkāstu un TikTok teoloģiju, ar pašpalīdzības, jeb self-help garīgumu, ar mākslīgā intelekta idejām, bet ar savu elpu Dievs ir runājis tikai svētajos rakstos. Un blakus tai visai, tai miglai, kurā cilvēks šodien dzīvo, ir iespēja ieiet skaidrībā, ko dod šie svētie raksti. 66 grāmatas Bībeles kanonā, kā bibliotēka ar Dieva izelpotu patiesību un mīlestību. Mēs šeit esam arī kā tādā bibliotēkā, redzam grāmatas apkārt. Bībele patiesībā ir bibliotēka ar 66 grāmatām, kuras visas, kā Pāvils šodien saka, ir Dieva izelpotas. Dotas tiem, kuri radīti pēc viņa tēla un līdzības, kuri no sava pirmā dzīves mirkļa elpo. Neviens jums nav mācījis elpot. Jūs piedzimāt un jūs elpojāt, un tas ir mazs atspulgs tam, ka jūs nākat no šī radītāja, kurš ir pēc tēla un līdzības tāds kā jūs. Un savu vārdu viņš ir devis mums katram elpojot, izelpojot to. Mūsu ticības apliecības 1. pantā teikts, viss šīs grāmatas ir Dieva iedvestas, lai būtu par ticības un dzīves normu. Radītāja elpa ir norma viņa radījumu dzīvei, ikdienai. Un tā mēs nonākam pie otrā punkta, kādi ir svētie raksti, viņi ir noderīgi. Pāvils šajā pantā saka, ka visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi. Ir noderīgi.
Mēs atkal varam paskatīties, ko nozīmē šis vārds grieķu valodā, no kuras nāk šis teksts, jo šie jaunās derības panti tika rakstīti grieķu valodā, kura tajā laikā tātad bija tautas valoda, jo Romas impērija bija pārņēmusi Grieķijas impēriju, kura bija ienesusi šo grieķu valodu, un tāpēc Izrēlā runāja grieķu valodā, un šie teksti ir sarakstīti grieķu valodā. Ko nozīmē vārds noderīgi? Tas nozīmē peļņu nesoši. Peļņu nesoši. Tas ir kā mums, ka mums ir organizācijas, kuras sauc par bezpeļņas organizācijām, un tad ir uzņēmumi, kuriem ir jānes peļņa, jo citādā, kas notiks ar viņiem, viņi bankrutēs. Pāvils saka, svētie raksti ir peļņu nesoši. Kādu peļņu viņi nes? Ja tie ir Dieva izelpoti, tad tie nesīs kādu peļņu, citādāk nemaz nevar būt. Bet kas tā būs par peļņu? Varbūt kāds padomā, tātad ienesīs tev ko? Naudu, bagātību, varbūt veselību, varbūt slavu. Jo ir pilna pasaule, kristīgā pasaule pilna ar sludinātājiem, kuri sludina labklājības teoloģiju, un viņi stāsta šīs lietas, ka, ja tu ziedosi mums, tad Dievs tevi svētīs. Dievs tev nesīs peļņu, finansiālu un visās citās jomās. Bet Pāvilam ir cita doma par peļņu. Peļņu citās jomās. Kādās jomās? Šeit ir rakstīts. Mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā. Lietojot svētos rakstus mācīšanai vai pārmācīšanai, kas principā ir tās pārējās arī tēmas, viņš saka, ka rezultāts tiks sasniegts. To sola šodienas teksts. Un kādēļ tiks sasniegts? Tāpēc, ka tā ir Dieva elpa, jeb svētais gars, kurš ir Bībeles autors. Runājot no Bībeles, tu neizsaki tikai vārdus, tu izrunā to, kurš ir šo tekstu autors, kas ir svētais gars. Un tu viņu patiesībā izsūti darbā, un viņš ies un darīs šo darbu, un viņš zina, kā nest peļņu. Viņš ir arī tas vējš, par kuru Jēzus runā, kas nāk un ierodās cilvēku dzīvē un izdara brīnumainas lietas, kas pagriež cilvēku burzes virzienā pretī debesu Tēva mājām. Un tā ir vislielākā peļņa, kādu mēs varam saņemt. Lielāka par naudu, par veselību, par slavu, par jebko citu, ko mēs šajā dzīvē varbūt gribam sasniegt. Mūsu ticības apliecība runā par to, ka visaugstākais tiesnesis, pēc kura visas ticības domstarpības ir nosakāmas un pēc kura ir jāpārbauda visi padomas lēmumi seno rakstnieku uzskata cilvēku mācības un gari, ir nekas cits kā svētie raksti, kurš svētais gars. Un runājot par peļņu, lūk, kas par peļņu mūsu nākamais punkts. Pāvils saka, ka svētie raksti dara pilnīgu. Tad viņš sāk nākamo pāntu ar mazo vārdiņu lai, kas parāda to mērķi, kāpēc tas iepriekšējais pāns vispār bija nepieciešams, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs. Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, tātad svētie raksti dara pilnīgu. Atkal mēs varam paskatīties, ko īsti nozīmē vārds pilnīgs tajā izpratnē, kas bija cilvēkiem, kur lasīja tajā laikā, kur pārzināja grieķu valodu. Grieķiski šis vārds nozīmē perfekts, adekvāts. Es varu pajautāt tev, vai tu jūties perfekts? Nobody's perfect, bet tu jūties perfekts. Vai tu jūties adekvāts Dievam? Vai tu jūties pilnīgs?
Bet ziniet, šokējoši tas, ka Dievs patiesībā tieši šādu līmeni prasa no mums. Jēzus saka, tad topiet pilnīgi, tas pats vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Jēzus pieprasa to, Dievs pieprasa mums šādu standartu. Tāpēc es pajautāšu vēlreiz, vai tu jūties pilnīgs? Zini, patiesībā ir pilnīgi vienalga, kā tu jūties un kā es jūtos. Svarīgi ir tikai viens, vai tu esi pilnīgs? Vai tu esi pilnīgs? Un ja atbildi ir nē, tad, diemžēl, tev nebūs pieejas Dievam, kurš ir pilnīgs, pilnīgi tīrs no grēka. Un tikai tie, kuri ir pilnīgi tīri no grēka, tie var tuvoties Dievam, kurš ir svēts, svēts, svēts. Ko nozīmē vārds svēts? Nošķirts. Nošķirts no kā? Nošķirts no grēka. Tad kā tu vari kļūt pilnīgs? Kā es varu kļūt pilnīgs? Svētie raksti, atceries? Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, kur var nonākt līdz tam, ka tu esi pilnīgs. Var nonākt līdz tam, ka tu kļūsti pieejams Dievam, ja Dievs kļūst tev pieejams. Tātad tik milzīga loma ir svētajiem rakstiem. Pie tiem cilvēce vai nu stāv vai krīt. Pie tiem cilvēki vai nu kļūst pilnīgi vai paliek mūžam nepilnīgi. Un tas pats Pāvils raksta romiešu draudzei, kur viņš parāda, kā tas notiek, kā mēs varam sasniegt šo pilnību. Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts. Ticība rodas, ticība, kur ir nepieciešama, lai tu varētu saņemt Kristus glābšanu. Tā nāk no šīs vēsts, no Kristus vārdiem. Tā nav kaut kāda mistiska, kaut kāda abstrakta, mākoņveidīga sajūta vai spēks, kas tev pārņem. Šī ticība nāk no šiem rakstiem. Ticība glābšanai nāk no svētiem rakstiem. Un mēs jau skatījāmies, tas iepriekšējais pants arī to pašu jau pateica. Šie svētie raksti dod gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas. Pestīšana ir šī pilnība, un līdz tajā aizved svētie raksti. Mūsu ticības apliecībā ir teikts vēl tā, ne visas lietas rakstos ir vienādi skaidrs paši par sevi, ne arī vienādi skaidrs visiem cilvēkiem, taču tās lietas, kuras ir vajadzīgas zināt, ticēt un ievērot, lai mantotu glābšanu, ir tik skaidri stādīts priekšā un atklāts vienā rakstu vietā vai citā, ka ne tikai izglītotie, bet arī neizglītotie spēja iegūt pietiekamu izpratni par tām caur parastiem līdzekļiem. Tad Bībele atnes šo pilnību, ja ticam tai svarīgākajai daļai. Un reformēto baptisti, ja vispār īstenībā reformācijas laikā tika ieviest tāda interesanta pieeja, ko mēs saucam arī par triāžu, kur no jums zina, kas ir triāža. Triāža ir tā metode, kur pielieto slimnīcā. Tad, kad tu sagaidi cilvēkus, kuri ir ieradušies ar savām traumām vai slimībām, viņi tiek kategorizēti, cik bīstama ir viņu šis stāvoklis. Un, ja tas ir dzīvības un nāves jautājums, tad tu tiksi palaists priekšā tam, kurš varbūt sēž 2 stundas ar savu izlausto pirkstu un gaida rindā. Tu būsi primārajā kategorijā. Un tāpat ir arī ar Bībeles mācībām. Ir tādas, kuras ir dzīvības un nāves jautājums, un tās ir tās primārās. Un ja tu tām netici, tad tu paliec šis nepilnīgais, un rezultāts būs, tu aiziesi mūžībā ar saviem grēkiem, un viņu dēļ tu nevarēsi nākt pie Kristus, pie debes Tēva. Bet tad ir, un šīs primārās ir principā 4,
Jēzus ir Dievs, Dievs ir trīsvienīgs, svētie raksti ir vienīgā augstākā autoritāte un glābšana nāk caur ticību, žēlastībā, nevis caur darbiem. Un tad ir sekundārās, kā piemēram kristības forma vai izredzētība, ar kurām, ja tev ir dažādi uzskati, tu vari dalīties dažādās konfesijās, jo tās ir tik lielas, kad ir vērts nevis par viņām strīdēties, bet labāk tad dalieties un ejiet katrs tajā ceļā, kā jūs to saprotat. Un tad ir terciārās, jeb trešā līmeņa, kuras ir, piemēram, par to, kad Jēzus atnāks otro reizi, vai kāda mūzikas forma būtu pieļaujama draudz dievkalpojumos un tā tālāk. Un ja šeit atšķiras uzskata, tomēr cilvēki paliek vienā konfesijā, bet dzīvo vienkārši ar dažādiem uzskatiem. Un ja mēs paņemtu mūsu visu uzskatu šeit, mēs visticamāk neatrastu iespējams divus, kuriem būtu visos punktos pilnīgi identiska izpratne, un tas ir ok. Dievs to tā ir paredzējis. Bet primārajā mums ir jābūt tādai izpratnē, par kādu Bībele par viņu māca, un Bībele par to runā pilnībā skaidri. Primārās ir tās, kas atnes cilvēkam šo pilnību, kas tiek saņemta caur Jēzus upuri. Viņš nodzīvoja šo pilnīgo dzīvi, tātad mums jābūt pilnīgiem, bet mēs pastamies uz visiem miljardiem cilvēku šajā pasaulē, un neviens neatrodās, kurš būtu nodzīvojis pilnīgu dzīvi. Tikai viens. Un tas ir Jēzus Kristus, kurš ir nodzīvojis bez grēka, par to Bībele runā, jo tas ir svarīgi. Jo tikai cilvēks, kurš ir nodzīvojis bez grēka, var uzņemties cita vainu. Viņš nodzīvoja pilnīgu, perfektu, adekvātu dzīvi. Tieši tādu, kādu Dievs prasa no tevis. Un tad, kad viņš augšām cēlās lieldienās, ko mēs svinējām pirms nedēļas, viņš uzvarēja nāvi tā, ka viņš var piešķirt tev un man šo viņa dzīvi, šo viņa pilnību. Bet tev pretī ir jādod savu nepilnību. Tev pretī ir jādod sava grēka pilnā dzīve, tev ir jāatzīst, ka tu esi nepilnīgs. Jo tie, kur neatzīst, ka viņi ir nepilnīgi, viņi nebūs ieinteresēti meklēt šo pilnīgo dzīvi, kura ir piešķirama, saņemama no Kristus. Tātad svēto rakstu peļņa ir tā, ka cilvēkam caur tiem izdodās beidzot atrast ceļu līdz glābšanai. Bet ir vēl kāda peļņa, un tas ir mūsu pēdējais punkts. Un proti, ka svētie raksti sagatavo. Tātad pēdējā šajā 2. pantā mēs lasījām, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots. Sagatavots katram labam darbam. Jūs jau esat jau pieraduši, mums patīk apstīties, ko nozīmē šis vārds grieķu valodā, un arī šim vārdam ir interesanta doma apakšā, un proti tā doma ir, ka tu esi ietērpts pilnajā aprīkojumā, pilnajā ekipējumā. Ja tu tiec sūtīts kādā misijā, piemēram, kā ugunsdzēsējs, tev būs nepieciešams īpašs ekipējums, jo bez tā nav jēgas tevi tur nemaz sūtīt. Tu kļūsi tikai par vēl vienu upuri, kurš būs kādam citam jāglābi. Un tāpat arī svētie raksti ir tie, kuri mums iedod ekipējumu, kuru uzvilkt, lai dotos misijā. Mēs esam kā profesionāli aprīkoti. Tik labi, ka mēs esam spējīgi doties un pildīt katru labo darbu. Iedomājies kādu labu darbu, kas būtu kāds labs darbs, kuru, piemēram, tu vai kāds cilvēks varētu paveikt. Kas tev nāk prātā? Jā, svētie raksti ir spējīgi sagatavot tieši tam arī tevi. Iedomājies vēl kādu labu darbu. Un atbilde ir jā, arī tam.
jo viņš ir gatavs tevi aprīkot katram labam darbam. Svētie raksti spēj tevi sagatavot tam. Un mēs esam cilvēki, kuri dzīvo ar tādu sajūtu, kura nenorimst, ka mums kaut ko vajag šajā dzīvē sasniegt. Mums kaut kam mēs šeit esam. Kaut ko mums vajadzētu darīt, kas piepilda mūs, un kam varbūt ir arī kāda jēga, un citi arī varbūt no tā iegūst. Un tas, ko Bībele saka, ir, ka svētie raksti tev palīdzēs atrast to, kam tu esi radīts. Tam ir tik liels potenciāls, ka tas ir tas, kas var cilvēku aizvest tur, kur viņš būs noderīgs, kur viņš varēs darīt to, kam viņš patiesībā ir radīts. Jo tā ir paša Dieva, tā ir tā radītāja elpa, kura ir izrunājusi šo svētos rakstus. Pāvils to izsaka vēl kādā vietā līdzīgi, bet pievienojot vienu apbrīnojumu detaļu. Efeziešiem 2:10. Viņš raksta, mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem. Lūk, te ir atkal tie labie darbi, kurus Dievs iepriekš sagatavojis. Te ir atkal tas pats sagatavojis, kur ir nāktas ekipējums. Kādēļ, lai mēs tajos dzīvotu? Dievs ir sagatavojis šos darbus, lai mēs tajos dzīvotu. Dievs ir iepriekš kaut ko darījis, domājot par tevi, domājot par to, kādas spējas viņš tevī ieliks, kādas gara dāvanas viņš tev iedos līdzi, un sagatavojis darbus, kuri tagad tur stāv un gaida, ka tu ieradīsies un viņus varēsi izpildīt. Un tad viņš aiziet pie tevis un iepūš tevī šo dzīvību, un tu vari sākt un iet darīt šo darbu. Todien Ēdenē, Ādamam, tieši tāpat bija. Viņā tika iepūsta Dieva dvaša, un viņš cēlās kā jauns cilvēks un devās un darīja. Tā arī mēs pieceļamies jaunai dzīvē ar jaunu sirdi, ar jaunām ilgām, ar jaunām vēlmēm, staigāt jaunus ceļus, darīt jaunus darbus, tos, kurus Dievs jau iepriekš mums ir sagatavojis. Un šie ir tie darbi, kuri padarīs mūs patiesi laimīgus, gan šajā dzīvē, gan arī tajā nākamajā. Un tie piepilda nevien mūsu dzīves jēgu, bet arī Tēva gribu. Tas nav tikai par mums. Mēs dzīvojam tādā laikā un kultūrā, kurā mēs tiekam ļoti glorificēti. Mūsu ego tiek celts un mēs esam mūsu dzīves pašā centrā. Un tad mēs atveram Bībeli un tad mēs lasām, kur ir par mums teikts. Un tad mēs ejam uz kādu dievkalpojumu un mēs ceram, ka tas mācītājs runās par mani. Vēlams, ka viņš vairāk par mani runās, nevis par Dievu, jo es jau gribu par sevi dzirdēt, es gribu sev kaut ko iegūt. Bet patiesībā Bībele runā primāri par Dievu. Tas ir Dieva stāsts, kurā mēs drīkstam būt daļa. Un tāpēc Tēva griba ir tā, pēc kuras šis jaunais cilvēks arī sāks tiekties un meklēt, kā es varu pildīt viņa gribu, jo viņa griba ir tā, kura arī būs manai dzīvē vislabākā. Tēva griba ir tā, kur mēs tad darām tos viņa iepriekš sagatavotos darbus. Un, diemžēl, Bībele saka, ka būs daudzi, kuri domā, ka viņi dara šo Tēva gribu. Un noteikti šajā telpā ir kādi, kuri iekrīt šajā kategorijā, ja mēs tīri statistiski ņemam, kuri domā, ka viņi dara Tēva gribu, bet viņi smagi vilsies. Paklausieties pēdējos pantus šodienas svēturnai, kurus es vēlos vēl citēt.
Jēzus saka, ka ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Tad šeit ir cilvēki, kuri saka Jēzum, kungs, kungs. Tātad kristieši. Jo kurš tad vēl saka kungs, kungs? Ne ik viens, kas man saka kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet kurš? Tas, kas dara, ko? Mana tēva gribu. Un nākamais pants. Daudzi tajā dienā man sacīs kungs, kungs. Te nav runa par kaut kādiem dažiem pieviltiem, te ir runa par daudziem. Un tad vēl nākamais pants. Un Jēzus šiem daudziem atbild, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Nost no manis jūs tēva gribas darītāji, ļauna darītāji. Dievs caur svētiem rakstiem ir sagatavojis mūs, lai darītu tēva darbus, kurus viņš jau pirms pasaules radīšanas ir sagatavojis mums. Un jautājums, vai mēs tajos dzīvojam, vai mēs tajos staigājam, vai mēs tos meklējam, vai mēs savu laiku lietojam gudri, domājot par to, kā es varu būt noderīgs manam tēvam, kurš man ir radījis, kurš man ir iepūtis savu dvašu, ka es varu būt dzīvs. Un ne tikai fiziski dzīvs, bet kurš man ir iepūtis savu dvašu, lai es varētu piedzimt no jauna un būt garīgi atjaunots. Vai mēs domājam par to brīdi, kad mēs satiksim šo tēvu? Ko mēs viņam teiksim? Mēs esam dārgi izpirkti caur Jēzus asinīm, lai staigātu viņa ceļus un lai darītu viņa tēva sagatavotos darbus. Un ja tu neesi drošs, kas ir tie, tad lūk, ej pie svētajiem rakstiem, pie Dieva izelpotajiem, un tie tev rādīs ceļu. Tie tev rādīs tavu ceļu pie tēva darbiem, kas ir sagatavoti arī tieši tev. Bet atceries, ka šie svētie raksti, un ar šo es noslēgšu, šie svētie raksti, kur šodien tika atvērti, nav doti tikai, lai parādītu, kā dzīvot. Tie arī parādīs, kā tu esi dzīvojis. Un pienāks tā diena, kad tu stāvēsi ne manā priekšā, ne draudzes priekšā, bet Dieva priekšā. Un tad jautājums nebūs, vai tev bija Bībele, bet jautājums būs, vai tu klausīji tam, ko es tev teicu, ar sevis paša izdvesto, izelpoto vārdu. Tāpēc ne tikai klausies, bet klausi tam, ko viņš saka. Un es to saku tev kā lūgumu, lūdzu, mans brāli, mana māsa, klausi tam. Tas ir labākais padoms, kuru es tev varu dot šajā dzīvē. Lūdzu, tavas dvēseles dēļ klausi. Jo tu nemaz nenojaut, uz ko šis vārds ir spējīgs. Jo šis vārds vai nu sagatavos tevi satikt Dievu, vai arī viņš liecinās pret tevi tajā dienā, kad tu satiksi Dievu. Lai Dievs mūs katru svētī uz to, un esam uzsākuši šo ceļojumu, lai Dievs vada mūs arī tālāk, un mans aicinājums jums katram ir, ka caur arī šim ceļojumam, protams, arī pēc tam, bet līdz gada beigām, ka jūs lasītu to, ko Dievs ir izdvesis.
Jūs varat arī lasīt šo ticības apliecību, bet lasiet to, ko Dievs ir izdvesis. Ļaujiet, lai tas runā uz jums. Un ne tikai klausieties to, bet klausiet. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka tas ir Tavs dzīvais vārds, ka tas ir Tevis izdvestais vārds. Paldies, ka Tu esi izvēlējies runāt uz mums šādā veidā. Varbūt kādam liekas dīvaini, kāpēc rakstīts vārds būtu tas veids, kā Dievs runāt uz mani. Bet tieši rakstītais vārds ir tas, kurš mums ikdienā dod vislielāko apstiprinājumu visā, ko mēs darām. Vienalga, vai tie ir līgumi, vai mantojuma dokumenti, vai likumi, viss ir rakstīts vārds. Un Tu esi runājis arī caur šo rakstīto vārdu, lai tas paliek kā melns uz balta visām paudzēm. Un paldies, ka tas ir nemainīgs, paldies, Kungs, ka tas ir uzticams. Un es lūdzu par katru, kurš ir šodien šeit, ka Tavs vārds varētu pārliecināt, izmainīt, pacelt, pamodināt. Un ka mēs varētu celties un iet ar prieku meklēt tos darbus, kurus Tu mums esi sagatavojis. Un tur rodās šie laimīgie cilvēki, kuri ir piepildīti, kuri ir beidzot sajutuši to pilnību savā sirdī, kuru aizpildīt var tikai tās radītājs. Paldies Tev, Kungs, par Tavu lielo mīlestību un Tavu žēlastību, kur mēs katrs tik bagātīgi saņemam katru dienu, pat nenojaušot. Lai Tev, Kungs, ir slāva un gods un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.